Gadsimta projekts terase, gadsimta projekts, beidzot, kas ir izdevies realizēt, ir kastes audzēšanai. Bija doma likt iekšā plasmas kastes. Šitāds te, kur cementu jauc, bet, pieiet pie šīm te kastēm, bija diezgan izteikts plasmas aromāts. Un gribās jau tomēr kaut ko tādu nosacīt ekoloģisku, ko te likt kastēs iekšā. Plus mīnus 40 centimetri. Nē, 30 centimetri ir borta augstums un izdomāju ielikt siltumnīca paneļus, jo varētu būt bišķi ekoloģiskāk. Un taisu šādu te grīdu, piešnolējam klāt ar skavā. Reku, tā, lai turās. Bet es domāju, ka te noturēs un pieliekam klāt maliņas, lai nav pie koka, bet pats galvenais apakšā uztaisam caurums. Pirmais slāns būs keramzīts, pēc tam izdomāšu, vai tādu grantiņu likt pa virsmu, ne, un tad melnzemes kūdras maisījums. Tās kastes ir, kur tad audzēšu baziliku, tomātus, gurķus, un nebūs neviens krāšņuma augsturs. Tikai ēdamās lietas, tāpēc to PVC arī negribēja likt. Un arī ruberoidu nē. Te vēl taisīšu caurums. Bija vēl viens variants, ko bija doma likt, ir tas, kas novada ūdeni, ko liek ar māju ar tādām pumpiņām šķidrums. Jo jāskatās arī, cik tas viss cenā sanāk. Bet, tas ar baigi smakoja. Riktīgi atdeva pēc melnās naftas produktiem. Tā kā šeit liekam siltumnīca paneļus, apakšā liek bišķi biezāk, ja pareizi atceros 10 vai 6 mm, un gar sāniņiem plānāku, jo tur visur atšķirās cena par kvadrātmetru. Tā kā raksti savas idejas.